Vasaļa. Daļa interesantu ir diezgan skeptiska par automašīnas izmantošanu ziemā. Šodien kā reizi ir radusies iespēja to pārbaudīt. Man jāveic neliels trips 200 ar kapekām kilometru garumā. Mašīna atradās nosacīti siltā garāžā kaut kur ap +2, +3 grādi. Un baterija pa nakti tika uzlādēta līdz 88%. Temperatūra baterijai šobrīd ir no 8,5 līdz 10 grādiem. Šodien man jātiek līdz Ludzai, un lai trips būtu nedaudz garāks, es izdomāju, ka es braukšu cauri Jēkabpili, visdrīzāk, ka turp un atpakaļ. Un izplānojot tripu, man piedāvā jau uzlādi Rēzeknes superchargeros. Līdz Jēkabpilī ir 90 km. Šobrīd temperatūra rāda -10, bet tā kā auto tika izdzīts no siltas garāžas, reālā temperatūra ir -16 grādi. Nonulējām rādītājus, braucam. Esam Jēkabpilī. Šobrīd baterija mums ir tikai nedaudz uzsilusi. 12 līdz 13,5 grādi Celsija. Ārā tik un tā -16. Esam nobraukuši 90,4 km ar vidējo patēriņu 20,59 kWh uz 100 km. Un auto uzlāde 55%. Ierodoties bija 56% uzlāde, kas atbilst prognozētājiem izbraucot. Pa ceļam padomāju, kāpēc neaizraut līdz Zilupei, jo es nekad neesmu bijis Zilupē, bet daudzos teicienos tā ir slavena vieta. Atbilstoši tiek piedāvāts, ka Rēzeknē es ierodos ar 8% uzlādi, 17 minūtes lādējos, tad Zilupē ierodos ar 23% uzlādi. Līdz Rēzeknei ir 102 km un plānots, ka ieradīšos ar 8% uzlādi. Zinot, ka tuvojoties uzlādes stacijai, mašīna sāks sildīt akumulātoru, tas varētu būt diezgan izaicinoši, jo pēc maniem novērojumiem šajā patēriņā nav ņemta vērā akumulātora uzsilde. Tā, kopš pēdējās uzlādes mēs braukšanai izmantojam 25%. Tas ir par 7% vairāk nekā paredzēts. Un siltumam izmantojam 6%, kas vairāk par 4% nekā paredzēts. Jāatgādina, ka šajā mašīnā nav siltumsūkņa, bet gan PTC sildītājs. Pēc konstrukcijas vienkāršāks, patērē daudz vairāk elektrības. Tūlīt sagatavosimies un dosimies uz Rēzekni. Aptuveni 86 km palikuši līdz Rēzeknei un sākusies akumulātora uzsilde.
Clean Clank esam klāt. Baterija ir uzsildīta līdz optimālai temperatūrai 45-46 grādi. Esam ieradušies, kā tika prognozēts, ar 8%. Nobraukuši 196 gandrīz kilometrus ar patēriņu 24,2 kWh uz 100 km. Paaugstināts patēriņš saistīts ar to, ka notika baterijas sildīšana. Lādējamies ar 114 kW, 10 minūtes līdz pilnai uzlādei. Uzlādēts jau 15%, un Zilupē varētu ierasties ar 4%. Ņemot to, ka mums vajadzēs braukt arī atpakaļ, lādēsimies nedaudz vairāk. Atrodamies pie Rēzeknes Olimpiskā centra. Darīt šeit nav ko, ja nu vienīgi pastaigāties. Tā kā ārā valdīja -16, -15 pa nakti, tad jāsaka, ka vads bija diezgan labi sasalis. Bija nelielas grūtības, bija jāpielieto spēks, lai varētu vadu pieslēgt pie lādēšanas porta. Esam uzlādējušies līdz 55%. Turp un atpakaļ vajadzētu pietikt. Atpakaļ ceļā vēl jāieskrien Luzā. Turpinām lādēties ar 96 kW. Lādēts 31 kWh. Let's go! Clean Clank esam Zilupē. Kopā nobraukuši 253 km, patērējuši 23,3 kWh uz 100 km. Kopā patērēts 59 kWh. Ja skatās posmu no Rēzeknes līdz Zilupē, tad patēriņš bija 20,3 kWh uz 100 km. Un uzlāde mums ir 38%. Līdz galam mērķim jānobrauc 1,2 km. Paredzamā ierašanās 38%. Esam tā kā sasnieguši mērķi. Zilupē savā lādēšanas stacijā.
slikti. Tāda saulaina diena. Kāds saules baterijas patīrītu būtu elektrība. Zilupē esam pabijuši, braucam uz Santa Barbaru. Īstenībā tā ir Ludza, vieta Ludzā, kur man ir jātiek. Tas ir 32 kilometri, 35% tagad, plānots, ka ieradīšos ar 25%, temperatūrā ārā -11. Esam Ludzā pie Maksimas. Tepat pie Maksimas ir diezgan mūsdienīga moderna Ignites uzlādes stacija. Bet mēs kopš uzlādes esam nobraukuši 97,5 km, patērējuši 20 kWh un vidējais patēriņš mums bija 21 kWh uz 100 km. Atpakaļceļā mēs, tā kā no Zilupes, esam veikuši 34 km ar patēriņu 20 kWh uz 100 km. Šobrīd baterijas temperatūra ir no 22 līdz 24 grādiem. Tātad nokritusies par 20 grādiem. Ārā aptuveni 10 grādi augstuma. Un šobrīd baterija ir uzlādēta uz 23%.
Šobrīd kā mērķi uzrādīju Reizeknes superchargeru. Plānots, ka ieradīsimies ar 13%. Jānobaudas 23 km. Šobrīd uzlāde 23%. Braucam! Esam atpakaļ Reizeknē. Kopš uzlādes nobraucām 122 km, iztērējām 28 kWh un patēriņš bija 23 kWh uz 100 km. Kopā 317 nobraukts un 23,8 kWh uz 100 km. Ārā ir 10 grādi augstuma, ieradāmies ar 11%. Bija paredzēts, ka 12 un baterija uzsildīta mums uz 33,5 līdz 34,5 grādiem. Lādējamies ar 114 kW jaudu. Esam jau ielādējuši 5 kWh, šobrīd 19%. Un, lai tiktu līdz mājām, vajag vēl 36% pielādēt. Rāda interesantu situāciju, ka uzlādes jaudu mums ierobežo lādēšanas stacija un atkal pazūd. Ja apskatām statistiku, tad cipari ir tādi 30,6% izlietojām braukšanai, 9,5% salona klimatam un baterijas uzsildīšanai no Ludzas līdz Reizeknei patērējām 4,8% no baterijas ietilpības. Tas ir 17,8% vairāk nekā ir bijis plānots. Tā, esam uzlādējušies līdz 70%. Paredzams, ka pie Rimi būsim ar 37% uzlādi. Braucam! Tā, esam atkal piesēlies. Esam nobraukuši kopš uzlādes 105 km un vidējais patēriņš mums ir bijis 19,3 kWh uz 100 km. Tagad ir 12 grādi, ieradāmies ar 36%, kas bija arī paredzēts. Tagad pēdējais posms, redzams, ka ieradīšos ar 10% uzlādi. Skatīsimies. Atlicis 76 km. Plānotājs rāda, ka mums ir palicis tikai 100 km nobraukt. Kopš pēdējās uzlādes 27% patērējām braukšanai un 7% nopaļojot patērējām siltuma uzturēšanai salonā. Sanāca viens neliels ups. Tesla plānoja braukt pa zemesceļu. Kā rezultātā sanāca diezgan optimistisks rādītājs 10% atlikums pie ierašanās, bet tā kā es nevēlos pa zemesceļu braukt, braukšu caur Aknīs, man prognozēja 2%. Vai sanāks tikt līdz mājām, vai nesanāks, skatīsimies. Pēc kāda laika man sāk parādīties padomi. Brauc lēnāk par 78 km/h un sasniegsi mērķi ar
7% uzlādi. Šobrīd mēs braucam un mērķī mēs ieradīsimies ar 2% uzlādi. Attālums 60 km, paredzamais nobraucamais attālums 69 km. Tiksim līdz mājām vai netiksim? Esam galamērķi 3%. Esam nobraukuši kopā 515 km, iztērējuši 115 kWh un vidējais patēriņš mums bija 22,4 kWh uz 100 km. Kopš pēdējās uzlādes nobraukts 197 km un iztērēti gandrīz 40 kWh. Un vidējais patēriņš 20 kWh uz 100 km. Un baterijas temperatūra šobrīd ir 18,5 līdz 20 grādi Celsija. Temperatūrā ārā 13 grādi augstumā. Baterija tika lādēta aptuveni 2,5 stundas atpakaļ. Kopsavilkums. Pirms piekirties skaitļiem atgādinu, šai mašīnai nav siltumsūknis, bet ir parastais PTC sildītājs. Līdz ar to enerģijas patēriņš siltuma ražošanai jūtami lielāks. Pievērsīsimies skaitļiem. Vidējā temperatūra brauciena laikā bija -12 grādi, un vidējais patēriņš par visu braucienu sastādīja 23 kWh uz 100 km. Šeit jāņem vērā, ka nācās 2 reizes sildīt akumulātoru uzlādei. Kādu laiku pirms tam es veicu braucienu arī uz Jēkabpili un arī biju piefiksējis patēriņu. Un temperatūra tad bija 6 grādi un tagadējā temperatūra bija -16 grādi. Un šeit var redzēt, ka pie 6 grādiem vienā un tajā pašā ceļa posmā patēriņš uz 100 km ir 17,8 kWh uz 100 km, bet pie -16 grādiem patēriņš jau ir mums 20,7 kWh uz 100 km. Starpība ir kaut kur aptuveni 2,9 kWh uz 100 km. Un pārvēršot to procentos, tas sanāk 16,4% uz 100 km. Ja salīdzina braucienu, kas bija veikts uz Liepāju, ar braucienu, kas veikts uz Zilupi, uz Liepāju vidējā temperatūra bija ap 14 grādiem, tas bija augusts. Tad vasarā ap 14 grādiem patēriņš bija 15,6 kWh uz 100 km, bet Zilupei vidējā temperatūra jau bija -12 grādi, sanāca 22,4 kWh uz 100 km. Un starpība līdz ar to jau ir 6,8 kWh uz 100 km. Ja pārreikinam procentos, tad jau patēriņš ir jūtams 43,7%. Tā kā lādējamies Rēzeknē, posms uz Rēzekni, patēriņš ir jūtami lielāks, 27,3 kWh uz 100 km, un atpakaļ braucot no Ludzas, tā kā posms bija daudz īsāks, tad patēriņš no Ludzas līdz Rēzeknei arī bija 31 kWh uz 100 km. Akumulātors sildījās, akumulātora sildīšana arī tiek iekļauta patēriņa rādījumos. Bet, ja skatāmies citu ceļa posmu, kur netika sildīts akumulātors, tad var redzēt, ka patēriņš grozījās ap 20-22 kWh uz 100 km. Un apskatoties kopējo patēriņu, vidējo patēriņu, sanāk arī aptuveni tas pats 22,4 kWh uz 100 km. Kādi varētu būt secinājumi? Ja tiek brauc ziemā
bez akumulātora sildīšanas, tad patēriņš, kā jau daudz kur minēts, palielinās aptuveni par 30%. Ja salīdzinam vasaru aptuveni 15-20 ar ziemu, aptuveni varētu būt kādi -5-15 grādi, tad, ja braucam bez akumulātora sildīšanas, patēriņš, tiešām palielinās par 30%. Šeit vēlreiz atgādinu, ka mašīnai nav siltumsūknis. Ar siltumsūkni tas, domāju, būtu daudz ekonomiskāks. Protams, prāt arī gribētu notestēt starpību braucot arī ar siltumsūkni. Ja pagadīsies tāda iespēja, pacentīšos ierakstīt video. Šobrīd tas arī būtu viss. Jautājumi, komentāri, laiki. Tiekamies!